Ja tu vēlies kļūt labāks vai labāka kādā no prasmēm, kādā amatā, kādā jomā, jā, uzticies, mācies no tiem cilvēkiem, kuri patiešām to pārzina, kuri ir zināmā mērā profesionāļi, kuri zina šo jomu, kuri tajā, es teiktu, pat ir iekšā, vai vismaz nesen ir bijuši iekšā, kuri praktizē to, kuri zina, kas tad notiek, kas ir tā aktuālā situācija, pieslēdz ļoti kritisko, analītisko domāšanu, mācies no personībām, ieklausies, bet ļoti piesardzīgi skaties uz tiem cilvēkiem, kuri sola tev nonest zvaigznes no debesīm, vai kuri zināmā mērā tajā jomā vai tajā prasmē paši sen nav aktīvi darbojušies vai ar to prasmi. Ja? Tā ir mana pārliecība. Un es nevēlos mest akmeņus kāda lauciņā, ja? Bet principā tas ir tas, ka tad strādā, tad tu iegūsi to vērtīgāko, tad tu iegūsi to, kas ir patiešām aktuāls. Jo mani mazliet samulsināja, es parasti neskatos tiešām un nemetu tos akmeņus citu lauciņā, jo arī es neesmu ideāls, protams. Ja? Un varbūt kādam nepatīk tas, ko es daru un kā es to daru. Bet tāpat laikā es tikai aicinu, esiet piesardzīgi un pieslēdziet kritisko analītisko domāšanu. Jo ja cilvēks māca pārdošanu un no sērijas galviņa pa labi vai galviņa pa kreisi un kaut kādas tādas lietas, tad tas man vienkārši samulsina. Ja? Kāpēc es par šo varu runāt? Tāpēc, ka tie, kas atkal mani zina, tie ir dzirdējuši, redzējuši video, kur es to stāstu, ka es pats vienmēr esošā projekta vai esošās komandas vadības, vienalga, ko es daru, tajā posmā es pats praktizēju, es pats reāli izēju cauri tām prasmēm vai tām darbībām, vai komunikācija ar klientu, vai problēma situācija risināšana, vai pārdošana nav svarīgi. Es pats eju cauri arī šobrīd. Ja, esošā projekta ietvaros, es tiekos ar klientiem, es runāju, es konsultēju, zināmā mērā arī pārdodu. Un tad es varu iemācīt. Un tad var panākt rezultātu. Tāpēc esiet vērīgi, ieklausieties, pieslēdziet kritisko, pieslēdziet analītisko domāšanu. Protams, skatieties uz pieredzi, skatieties zināšanā, bet ir viens būtisks faktors, tas ir mans subjektīvi, objektīvais viedoklis, ka vai cilvēks pēdējā laikā ir pats reāli kaut ko darījis tajā jomā vai ar to prasmi. Tas arī viss. Sekojiet, saglabājiet, spied patīk, citādi visādi, lai viss forši, lai izdodas.